Es šodien varbūt izskatos kā turists, bet rīt jūs redzēsiet, kā man bomžošanās atmaksājās tomēr. Redziet, šis ir tas, kā bagāti cilvēki paliek bagāti cilvēki. Šī ir mana pirmā diena Grieķijā, pirmā nakts. Un es nezinu, kā izklausās grieķu valoda. Tāpēc, hello, baby! Mēs atnācu uz kaut lēto klubiņu, mūzika burvīga. Bet nav kas danco. Protams, mēs varētu iet dancot, vai ne? Bet kur ir pārējie? Kur ir pārējie? Čekošu do krānu. Jā. Krāns. Aiziet. Tur siena. Kā man, bļā, ūdeni dabūt ārā? No kurien, bļā? Es gribu ūdeni, bļā. Te ziepes ir, bļā, te arī nav ziepes nemaz, bļā. Kā man dabūt no šitā, bļā, strupus ūdeni ārā? Nu, pēdējais saliņš šovakar. Mēs padancājam visādiem tautiešu ļaudīm. Un tagad mēs pie telefona būdas. Es domāju, jāzina kādam, ne, ko jūs sakat. Bija tik ahujenna, ka es novilku bikses. Man piedāvāja narkotikas. Šī nakts varēja izvērsties visādi. Jā, zinu, ka vēl bija kručinajā reivā. 3 eiro maksā jāliši. 3 eiro, un es tikai, bļā, vienu nopirku. Bļetku. Iečeko. Turisti. Kur Anačka? Es esmu uz salas, es esmu kaut kādā miljonus gadus vecā templī. Šis ir muzejs brīvdabas. No visiem ir palicis tikai viens. Good morning. Čeko kandiški. Kandiški manam kajītē. Es uz jahts esmu. Normāli. Un šis ir tas, ko es gribēju redzēt. Šī ir tāda liela klinta. Tas bija burvīgi. Redzi, bomžošanās atmaksājās. Dažreiz vajag pagulēt mežā. Tagad es uz jahts dzīvoju. El Capitan. Ronda, izliecies, ka tu esi baigais kapteinis. Izliecies. Kad no Einkusa lādētāji sapist 2 PlayStation pults. Tāda autopilots pa mums rūpējas. Man nav jābūt bez stūrs. Augstsējas neons pulapu mēs kristālmā. Šautauts Dievs! Hello! Es teicu nē, bet nu. Labdien, mani sauc Anna, es esmu no Līvāniem. Man ļoti patīk braukt ar kuģīti. Paldies!
ir tas īstais brīdis, ieņurkot beidzēt. Apskaties šo skatu. Šis ir lieliski, te pat nevar nogrimt, lai arī kā es gribētu. Asies uz mani. Oh yeah, baby. Mēs burām. Paldies, vēja māt. Vai bišķi pēc tam man ir prām jāsamaņā. Pabeigšu šito te pasākumu tad. Kapteinis ir nedaudz aizņemts. Kāda ir sajūta, ka viss tavs komandi palīg? Pagaid, Janka, man ir jāsamaņā. Prāmas tu iepazīsim, kā bija pamāca. Griezās. Labi, kāda tagad ir tā sajūta, ka Visnava komanda ir ne tikai komanda? Viss ir ļoti mierīgi, biļetītes ir pārbaudītas, vestītes ir atrastas, nekādi īpašie gadījumi nav. Drīz peldēsim viens. Izdzīvošana tagad sāksies. Mums ir pusotras litrs ūdens. Diemžēl tikai litrs. 1 litrs ūdens. Lielais kalns. Tas ir mūsu misija. Tikt augšā un lejā. Ka tur lejā ir mūsu jahta. Kas pa skatu. Vienu būdiņu, bet mēs tā kā plānojam to būdu tur iet. Bamsums vēl ir daudz, tāpēc iesim. Nav joki. Nu, augstāk nav kur brīst. Līdz šim lielākais apsiens šitādā eksotiskā valstī. Te nav balts pludmales, viņš ir tāds stingrs, netīrs, tās smilts ir tāds tumšs, nav patīkams. Bet tad, kad tu tālumā ieraugi baltu pludmali, forši balti, patīkams, kaifīgi. Viņi ir šitādi ten. Tas ir šitāds akmens. Tas viss ir akmens, tur no smilts nav ne smaka. Tas ir tāds mazais apisiens, bet nebūs jau izlepts. Ūdens vismaz tīrs.
Un atceries visi šitie melnie punkti tur. Visi tie ten melnie sūdi, tie visi reži, uz kuriem nedrīkst kāpt. Tas ir Anna peld plašajā okeānā, viena pati. Sliktās viņas tādas, ka es jau esmu pieredzis pie šitiem skatiem. Hello, bišķiņ mans ceļojuma update. Es esmu uz salas vēl joprojām. Kaut kādas. Te ļoti skaisti. Nezinu. Šodien uzēdu haizivi, sev nedzinot. Bija ļoti garšīgi, kā mēnce gandrīz vai parasti dzivs. Vakar mēģināju nomedīt 8 kāju. Neveiksmīgi, bet pirmā pieredze tik gūta. Šodien mums ir brīvais režīms. Vēl pačučam ostā. Rītdien dodamies atpakaļ uz mainlandu, jahtojam. Te vēl vakar ļoti labi paburājām, gājām slīp visu laiku, taisījām ēst, kamēr tas viss vēl notika. Ēdām ekstrēmu giropītes. Ceļojums izdevies līdz šim. Mēs uzkāpām diezgan augstu kalnā. Šī tik te. Tur kaut kur tālumā. Tur ir lidosta. Mēs kāpām augšā šitajā kalnā, lai redzētu Alus. Dabas brīnumu. Nu, iespaidīgi, ļoti iespaidīgi, ka Alu. Tur aug no griestiem kaut kādu tur sūdiņu. Neatceros, kā viņi sauc. Tad no apakšas tur aug tādu pašu sūdiņu. Kaut kā savādāk viņi sauc. Un tad, ja viņi savienojās, tad tas ir vēl kaut kas, un tad tas ir kaut kāds tur tornis. Viņa kroči tālu tika atklāta pirms 100 gadiem. Drīz būs 100 gadi. Jo tur pa caurumu iekrita šā tena kaza iekšā. Un tad viņi tur esot bļāvus, un cilvēki esot dzirdējuši un sākuši viņu tur glābt. Un atklāja tādu te nav. Un tas, kas notiek kalnos reāli. Izģēts, tie kalni ir reāli tukši. Un tur ir iekšā visādi šitādi dabas brīnumi. Plus vēl tur īsti nav nekādas dzīvības. Par retam tur esot kāds sikspārns. Tur ir viena veida īpašs sugas zirnekļi. Un kas vēl tāds interesants. Vēl bija... Jāpadomā. Vai es iesaku te nākt? Es esmu nedaudz gatavs parunāt par Grieķijas ēdienu. Nu, par savu pieredzi šeit. Pats pirmais, protams, ir gyros, vai ne? Nu, viņas garšo tieši tā, kā viņas arī izskatās. Nekas super, duper kruts jau tur arī tāds nav, vai ne? Bet viņas ir garšīgas, viņas ir lētas. Principā to var apēst 2 giropītes dienā. Iztērēt 6-7 eiro. Tev vairāk nevajag. Pat pirmā vieta, kur mēs šī ceļojumā iegāja, apēdām katrs pa 3 eiro kebabam. Nu, viņš bija gandrīz labs, bija pa maz mērķis. Un mēs sākām ļoti zemi. Nu, pēc tam sākās jau visādas izvirtības ar Kristapu. Atēnās, tirgu, Kalmāra, Garnels. Tas bija jau tāds augstais punkts šī ceļojumā. Tas bija burvīgi, garšīgi, fantastiski. Un tad uz salām, ko es tur jauni pagaršoju. Nu, Porusā mēs pasūtīju veselu galdu, visi 6. Tur es uzēdu to grieķu lazaņu, mukasa. Es apēdu, man liekas, kādu kilogramu steiku. Vakar es ēdu burgeri ar jēru gaļas kotleti.
burvīgs. Frī kartupeļi šeit visur arī ļoti garšīgi. Un es nezinu, kāpēc. Iespējams, viņiem mēļi krūtāk. Es nezinu. Un, protams, čokomilks. Nu, čokomilks. 2 čokomilks es esmu nopircis ļoti labi. Nu tā, pēdējā diena Grieķijā. Mēs esam puskalnā ar Anačku. Viņa te negrib atrasties. Bet nu mums ir mazais kopīgais pikniks pēdējās dienas. Mums te ir forša kāpnīca. Tur ir baznīca galā, kas vēro, vai mēs huņi nedar. Tad nu tā mēs te pikniko lēnām. Ietiks. Ew! Nestī ledstēji. Kā man patīk ēst un dzert pie dabas. Re, kur Anna jākāp kalnā. Protips ceļotājiem. Ja tu redz jebkādu redz šitā zīmi, tas nozīmē, ka tev tur jāietina. Es iztulkoju šito zīmi. Viņi saka, ka šinī vietā nedrīkst neko medīt. Tas nozīmē, ka tev varētu būt kaut kas liels un smuks. Šitā zīme, viņi saka, ir risks nokrist no klints. Bet, nu, izskatās, ka viņi pati nokritus. Tā, ir vēl viena tāda pati zīme, ka var nokrist no klints. Tāpēc ies pārbaudīt, pa ko itas stāsts. Oho! Jā, es esmu pašā klints galā. Šis ir tas viss, kāpēc es te nācu. Šitas lielais Vītāls karjers. Apskaties. Tepat vēl ir kāpnes. Es jums parādīšu, kā vēl augstāk to visu pasākumu. Labi. Skaties. Nu tā, tagad, kad karjers ir apskatīts, tad es esmu gatavs parunāt par visu šito Grieķijas pasākumu tādās lielākās šaibās vai varbūt arī mazākās. Nu, Atēnas, kā jau lielpilsēta, jā. Man liekas, tur no Grieķijas diezgan tālu ir. Nu, tīši jau neatšķirās no citām galvaspilsētām. Bet tagad, kad es esmu atbraucis uz Grieķijas, mazāku pilsētiņu, nu tiešām maziņu pilsētiņu, kā Roja. Tad, nu, burvīgi, es tagad reāli izbaudu Grieķiju. Grieķi cilvēki, nu, man nav bijuši baigi daudz kaut kāda tā kā interaction, ne? Bet, piemēram, vakar tajā alā mēs jau viņu bija nokavējuši, bet tas apsargs mūs uzreiz ielaiduši, uzreiz teica, lai mēs skrien iekšā ātrāk, jo tikko bija iegājusi jau viena grupa iekšā, un tad biļets nopirks pēc tam. Nu, forši Latvijā tā paļubomu nebūtu mums teikt, lai mēs gaida nākamo autobusu. Tu vienkārši gaidi autobusu, vienalga, kur tev nav jābūt obligāti pieturā. Tu viņu stopē, ja tu viņu pieturā neštopēs, viņš tev nestāsties par tevīm. Tā mēs noprat. Mēs stopēja viņu kaut kur random vietās, pie mums apstājās, viss fantastiski. Kad mēs prasīja, vai var biļeti nopirkt, viņi saka, ka viņiem nav biļets. Un viss. Un tāpēc mēs sēžam un brauc bez maksas. Bet bija arī varianti, kad cilvēks sēž pieturā, viņš stopē, un šoferis nestājās. Un bija arī gadījums, kad sīkie viņu noštopē un vēl skrien viņam pakaļ. Un viņš tāpat nestājās. Viņš ņem pa logu kaut ko bļāvu. Gan jau bļāvu, jums tāpat nav naudas un biļetes. Un tāpat turpināja braukt tālāk. Lai gan sīkie mums reāli skrēja pakaļ autobusā. Nu, manuprāt, tas viss ir ļoti skaisti. Tad interaktions šeit ar tādu pusmilici kārtībnieku. Es biju aizgājis aiz zīmes, kur nedrīkst iet. Viņš man brauc pretī un stopēja man, apjautājās.
prasīja, vai es esmu apmaldījies. Es teicu, nē. Es teicu, es gribu redzēt visu šito lielo karjeru. Viņš teica, ok, no problem. Lai es dodos tālāk. Tā kā vispār man ļoti draudzīgi viss notiek ar viņiem. Neko slikti nevar teikt. Viņi gandrīz kā spāņi, tikai netik priecīgi un netik uzbāzīgi. Tad vēl bišķiņ par restorānu un ēdnīcu kultūru. Tad pa lielam ir tā, ka visi cilvēki ir ļoti priecīgi tev uzņemt. Viņi ir priecīgi, ka tu nāc pie viņiem ēst. Un visās vietās vienmēr tev, ja tu ēd uz vietas, tev atnes ūdeni. Citreiz ir viņa pudelēs, kur tu nevar ņemt līdzi, citreiz ir parastās plasmas pudeles, kuras tu var ņemt līdzi, bet visur vienmēr atnes ūdeni. Daudzās vietās tev atnes maizi, garšīgi maizi, bet neko citu. Vienā vietā mums atnes kaut kādas pastiņas, ko var uzsmērēt, bet tas ir tāds kaut kāds, nezinu, kas tas ir, kāpēc viņi atnes savus maizi, laikam appetizers vai kas. Un. Tad vēl bija divas tādas šikākas vietas, kur mums atnes arī saldo pēc tam beigās. Visi ļoti laimīgi, visi prasa, no kurienes jūs tā esat, tīri. Ļoti jauki patiesībā šīs ceļojums. Reku ir mans 5. upurs šajā ceļojumā. Man jau vēders ir pilns, bet var jau paniekoties. Tagad es domāju, jāpasēž uz akmens bišķiņu. Jāpadomā, jāatpūšās. Es jums varu parādīt, kādas akmeņas es atradu pa ceļam. Šidots es vedīšu mājās. Cik spīdīgs. Šitais ir rozā un balts. Smukie. Šis tāds patīkams uz tausti. Šitais vienkārši smuks. Izskatās pēc MDMA bišķiņu. Apskats viņam mugurā ir. Es nezinu, vai viņam arī Potters to iedeva, bet tu esi brīvs tagad, vecīti.
tā ir viss. Tā ir viss. Man liekas, bija pa maz pišķiņ. Šitā sauc par pipeli. Tā kā būs pipelē, tad nāc pie manis. Labi.